Labdien! Mani sauc Marks Usovskis, esmu fizioterapeits. Kopā ar Lauru Ikaunieci Admīdiņu, kas mums ir ļoti slavena Latvijas sportiste, esmu iznācis Meža parkā Saulītē, lai parunātu par to, kā būtu labāk skrējējiem iesildīties, atsildīties, kādus varbūt vingrinājumus vēl pielietotu, lai iegūtu kaut kādu spēcīgāku muskultūru un lai varbūt sastaptos ar mazāk traumām un nebūtu varbūt nepatīkami pārsteigumi kaut kad it kā sportojot, darbojoties un nonākot pie slēdziena, ka tas viss nav neko devis un ir sākušās traumas un nepatīkams lietas un jāuzmeklē bieži ārsti un jāārstējās un nekādīgi netiek pie veselības. Cilvēkiem bieži rodas jautājums, vai vajag iesildīties, kā vajadzētu iesildīties, kā to vispār darīt. Arī lasot daudz visādas literatūras, varbūt rodas arī visādi dīvaini pretstati, cits saka, ka vajag, cits saka, ka nevajag. Bet mēģināšu to apskaidrot varbūt tā īsāk. Jā, tik tiešām mums vajag iesildīties, mums vajag ķermeni sagatavot pirms kaut kādas slodzes. It sevišķi, ja mēs vēl gatavosimies kaut kādām smagākām slodzēm, kā skrienot tādos pasākumos, kā stirna buks, būs jāskrien pret kalnu, zem kalna, uz leju, uz augšu, būs samērā liela slodze locītavām, tad noteikti ir pirms tam viņas jāiesilda, jo mums katru dienu uzsākot darbības pēc labi gulētas nakts, ja arī tas režīms ir ievērots, locītavas ir atpūtušās, bet šie fizioloģiskie procesi nav vēl ieslēgušies, un mums ķermeni vajag uzsildīt. Tāpat kā mašīna, ja viņu startē, sākumā ir lēnām jāuzsilda, jābrauc tā arī mūsu ķermenim. Un vēl tā, ja mūsu fiziskais stāvoklis nav īpaši trenēts, tad tas iesildīšanās periods varētu būt pat nedaudz garāks nekā varbūt pat sportistam, kuram visu laiku viņš ir darbībā, kustībā. Viss ir jādara lēnām, pakāpeniski, un kamēr mēs varam nonākt līdz jau varbūt kārtīgam skrējienam ar augstāku pulsu un varbūt pat taisīt kaut kādus vēl, lai uzlabotu, teiksim, savu spēka rādītājus, ātruma rādītājus, kaut kādus sprinta treniņus, ātruma treniņus, tur jābūt jau kārtīgi uzsildītam ķermenim, lai to vispārībā veiktu. Iekustinām gūžas locītavas un pie reizes sēžas daļu krustu daļu. Kalnā skrienot būs ļoti liela slodze. Iesildam aizmugurītes un iestiepjam arī ikrus. Pirms kalnu skrējieniem ir ļoti svarīgi, lai ikri būtu silti, lai nebūtu traumas. Arī aizmugurītes ir viena no tiem muskuļiem, kas bieži traumējās, plīst un kaut kas notiek. Viņus vajag kārtīgi iekustināt. Tālāk izapļosim potīšu locītavus un pie reizes atkal dinamiski iestiepjam ikru. Skrienot pa meža takām, kalniem būs liela slodze šajām locītavām. Viņas vajag kārtīgi iesildīt, lai nemežģītos un nenotika kaut kādas traumas. Izapļojam tātad ceļa locītavas, kurām būs arī ļoti liela slodze skrienot. Viņām jābūt siltām, gatavām. Atkal ar dinamiskākām kustībām dinamiski iestiepsim kāju priekšējās daļas muskuļus, kas mums ir viena no galvenajiem skrējēju muskuļiem, kas ir svarīgi ne tikai varbūt kalnos skrienot, bet arī taisnvirzienā vienmēr noderēs. Tālāk pāriem iekustinām atkal gurnus, muguru, lai arī iesilst krustu daļa, muguru daļa, lai arī tur neiemestos kāda krika. Un tālāk ejot iekustinām arī augstāk esošas skriemeļu locītavus un mugurkaulāju, lai būtu gatavi skrējienam. Būs liela slodze pret kalnu.